Samsung 2024. gads ir varants, ja ne vizuāli, tad tehniski nudien. Gada pirmajā pusē tika prezentēta jaunā S-sērija, kuras centrā bija mākslīgais intelekts. Patiesībā sadarbībā ar Google pielāgotas un attīstītas dažas funkcijas, kuras principā iedvesa jaunu elpu citādi vienmuļajā Android operētāja sistēmas piedāvājumā. Un no tik konservatīva uzņēmuma kā Samsung, ko tādu sagaidīt, bija diezgan liels pārsteigums. Patīkams pārsteigums. Manā priekšā ir visi Samsung jaunumi, gandrīz visi no šī gada otrās puses, kur ir nulle sākusies, un lai arī es negaidu daudz no vizuālā, es ar lielu interesi apskatīšu, ko tad salokāmajās, valkājumajās ierīcēs Samsung piedāvā un ko tās spēs. Es ceru, ka tur būs vēl interesantāki mākslīgā intelekta risinājumi, varbūt pat kaut kas priekš pulksteņiem. Ej nu sazini, noteikti Fold un Flip telefonos būs interesanti paskatīties, vai un kā būs integrētas iespējas, kuras sniedz papildus ekrāni. Bet šajā video būs tāds pirmais pārskrējiens un es teiktu tā pirmie iespaidi par to, kas tad ir man priekšā. Un tā kā man nebija iespēja piedalīties produktu prezentācijā un es tos tagad pirmo reizi arī redzu, arī informācija par tiem man iepriekš nebija atsūtīta, tad šī pie ilgiem laikiem pirmo reizi būs tāda neviltota un tieši reakcija uz to, ko es gal galā atpakošu. Kurmā sāks tad ar Foldu. Ok. Sudrabains, bet mana background gaisma ļoti forši tā kā uzkrīt uz šīs te sudrabainās krāsas. Es nezinu, neizdosies parādīt, bet ok. Foldiņš. Velkam nost. Ok, displejs reāli ir ļoti spilgts, ļoti kantains, jāsaka, telefons. Es nebiju tik kantainu stādies priekšā. Kā jau šķita, dizains palicis kā jau ierasts Foldam. Tas ir kļuvis īstenībā tiešām manāmi vieglāks. Tam izskatās ir platāks vāka displejs. Tā IP aizsardzība esot IP48, kas nozīmē, ka vēl joprojām salokāmajiem ir mazāka putekļu aizsardzība par pilnasiņu telefoniem. Pārsvarā tas ir visdrīzākais uz šīs te eņģes rēķina. Tā displejs ir viennozīmīgi ļoti spilgts visos iestatījumos. Specifikācija saka, ka pīķa spilgtums būšot līdz 2600 nitiem no 1750, kas bija pagājušajā gadā, kas ir diezgan iespaidīgi. Tam ir Snapdragon 8 Gen 3 procesors. Šī telefona pieejamās atmiņas būs no 256 līdz 1 terabaitam. Kameras nav mainījušās, īstenībā glīts bez gala. Un vēl vairākās krāsās. Komentāros droši vari norādīt, kas tevi interesē visvairāk šajā telefonā, un apskata laikā, kuri pēc tam sekos, pievērsīšu pastiprinātāku uzmanību tieši šīm te lietām. Bet, jā, pagaidām no tā, ko es redzu, viss ir lieliski. Tālāk kārta būs Flipiņam. Nice! Bāc, kāpēc man šis pirmais nonāca? Nē, dodiet man to telefonu. Wow! So sexy! Lūk, šis ir viens seksīgs telefons. Un ja es būtu pagājušajā gadā pārgājis uz Flipu un šogad ieraudzīju šo, es raudātu, es besītos. Jo pa lielam, lai arī tiem bija skaistas krāsas, tomēr bija vairāk vai mazāk sudraba rāmis ar ekrānu. Šogad beidzot krāsa ir viss apkārt. Un tas ir ļoti smuks. Lūk, arī pat uz kameras aplīšiem ir krāsa virsū. Es domāju, ka es tagad mierīgu sirdi varētu arī pāriet no ultras uz šo. Ja veiktspējas testos šis būs labāks par ultru. Šis arī ir viegls, šis arī ir plānāks par priekšgājēju un arī vieglāks par ultru. Labi, ultra vienmēr bijusi bišķi smagāka. Tas arī būs aprīkots ar Snapdragon 8 Gen 3 procesoru. Kā tas ikdienā uzvedīsies, to jau atkal redzēs tikai pēc tam apskatā. Pieejamās atmiņas būšot 256 vai 512 GB ar lielāku operatīvo atmiņu no 8 uz 12. Lielākais uzlabojums gan ir novērojams kamerā, kura tagad vairs nebūs 12 megapikseļu platleņķa, bet gan 50, kas ir īstenībā labas ziņas. Arī baterijas ietilpība ir palielināta no 3700 mAh uz 4000, un tiesa saglabājot vēl lēno 25 W uzlādi. Un atkal jau, ja tev ir kaut kādas konkrētas lietas šī te Flipiņa saistībā, kuras tu vēlies, lai es apskata laikā pēc tam vēlāk noskaidroju, droši raksti komentāros, ņemšu vērā. Tālāk, Watch 7 pulksteņi. Ir atnākuši 2 GB, sanāk 44 un 40 mm laikam. Jā, 44 un 40 mm. Domāju, ka pietiks atvērt vienu. Man baltais neskapēc šķiet maķenīt simpatiskāks, tad tas arī būs pirmais, kuru atvērs. Ok, nenostrādāja pils. Labi, otru pat varbūt nevēršu vaļā.
glīts, klau. Man vispār konceptuāli ir viedoklis par to, kā Samsung sauc savus vietpulksteņus. Huawei arī brīžiem mēdz grēkot, kas tur ir Watch Classic, Watch Ultra, Watch 7, Watch FE un tā tālāk. Paigi daudz, bet Watch 7 tā arī sauksies Watch 7 un tagad ar FE sēriju. Es nezinu, kā cilvēki atšķirs, kurš ir kurš, jo šis izskatās ļoti līdzīgs FE pulkstenim. Bet kopumā izskatās, ka pilnīgi nekas tāds kardināls dizainā nav mainījies. Izmērs un svars ir tāds pats, krāsu izvēle pa lielam būšot arī ļoti līdzīga tam, kādi bija jau iepriekšējiem pulksteņiem, ļoti piezemēti zemes toņi, kur jau redzējām ir zaļganais, lūk, baltais. Arī paši izmēri un svari ir tādi paši kā priekšgājējiem. No tehniskās specifikācijas ir jāmin, ka ir palielināta pulkstenim iekšējā atmiņa līdz 32 GB, lai var ietilpināt vēl vairāk dziesmas iekšā. Esot arī rūdītā alumīnija korpus šim te. Tā ka, atliek secināt, ka visdrīzāk mazāk skrāpēsies vai kas tam līdzīgs. Pulksteni darbina Wear OS 5 lietotne, bet čips iekšā ir nedaudz svaigāks, arī Exynos, tāpat kā pagājušajā gadā. Tāda pati paliek arī baterija, tātad var sagaidīt apmēram līdzīgu baterijas darbības laiku. Ekrāns gan īstenībā ir ļoti spilgts. Arī ļoti patīk šie te smalkie akcentiņi lūk siksniņā, kuri liek tam izskatīties nedaudz dzīvākam, kā tas varbūt patiesībā ir. Un tālāk jau Watch Ultra. Tas man gan jau bija uz rokas. Lūk, šis ir ievērojams gan vizuāli, gan tehniski. Principā uzlabojums, kuru man patīk redzēt ierīcēs. Jā, dizains ir interesants. Man personīgi patīk kaut kas jauns un kaut kas svaigs. Cik saprotu, tad Watch Ultra būs tikai eSIM modelī. Tātad nebūs pieejams arī Wi-Fi Bluetooth variants kā Watch 7. Dizains, kā jau teicu, man kaut kādā mērā patīk. Varbūt ne gluži tik spilgti oranžs, jo nenoliedzami uzreiz ir jāvelk paralēlās no citiem ražotājiem, kuriem arī ir oranžu siksniņu pulksteņi. Redzēs, kā šiem pulksteņiem būs ar baterijas darbības laiku. To redzēs atkal tikai testējot. Paskatīsies, ko teiks paši pulksteņi, kad piliksos pie lādētāja. Uzreiz minēšu, ka pulksteņus var savienot tikai ar tiem Android tālruņiem, kuriem ir pieejama Samsung Wearables lietotne. Tātad šie ieseceni pirmkārt iPhoneistiem. Par Huawei domāju, ka arī dēļ Google servisiem varētu iet seceni. Citiem teorētiski vajadzētu visam būt kārtībā, bet atkal jau testējot redzēs. Un, ja ir kādi jautājumi par pulksteņiem, šiem te abiem diviem, droši raksta komentāru sadaļā, tam ir arī paredzēta. Un pēdējais jaunums, šito es pirms uzlikšu atpakaļ, lai jau sāk man mērīt visu, kas man dzīvē teorētiski Samsung prāt ir svarīgs, ir kaut kas pavisam jauns, pavisam foršs un pavisam interesants. Un es pat teiktu, ka šis ir potenciāli vissatraucošākais jaunums – Buds 3 Pro austiņas, kuras arī nāks komplektā, ja tu iegādāsies Fold 6. Kā tās skanēs pirmo reizi tās lietojot, drīz dzirdēsi, es arī tās pirmo reizi likšu ausīs, bet dizainiski te notiek ļoti daudz kas vienlaicīgi. Wow! Tā, atvērs vaļā. Idejiski vajadzētu uzreiz atrod dizains, lai arī nelīdz galam, es teiktu, futuristisks kaut kas no nākotnes maķenīti izskatās. Asās kantes, nemiņas no iepriekšējā plūdenuma, kas bija novērojams citiem badiem, savādāka arī pati kārbiņa, man ārkārtīgi patīk. Tā, es visam piekrītu. Elvis mani par šito nositīs, ka es tik viegli prātīgi izturos pret privātumu. Wow, tik daudz visādas piekrišanas. Tā, you're all set? Ko? Liks iekšā ausīs. Labi. Adjust noise control automatically based on the loudness of your surroundings. Interesanti, tātad kaut kāda automātiska apkārtējās skaņas izolācija. Tas ir forši, un es jau to jūtu darbībā. Pretēji citām ausņām, kuras apskatīju, īstenībā man tie mikrofoni, manu balsi šobrīd uztver tīri tā, ok, ja es viņu izslēdzu ārā, tad, protams, ka sevi dzirdu kā mucā. Ambient sound ir ļoti, es teiktu, ka diezgan tāda, kā lai pasaka, sintētiska skaņa. Adaptive pagaidām man ļoti pārliecina. Es sevi dzirdu pietiekami dabīgi. Aktīvā skaņas izolācija. Wow, tik daudz kas notika. Bet, ok, ir labi. Tātad noise cancelling levelis un tā tālāk. Forši, redzēs, protams, testos, ko nozīmēs adaptīvā skaņas izolācija, bet pieņemsim. Tā, mani tagad interesē pa lielam tad tikai viena lieta. Es domāju, ka jāpaņem Fidi Sense just a little bit. Fidi Aftermath
G-Unit. Man patīk, man ļoti patīk. Es nezinu, tu dzirdi kaut kā, kas skan cauri vai nē? Ok, nav spatial sounds, vismaz pēc noklusējuma. Wow! Ļoti laba skaņa. Es nezinu vēl, ko domāt par to relatīvi nekādo svaru, kāds tām ir. Ļoti vieglas. Kātiņi arī ļoti tā interesanti uz pirmo sajūtu un tausti, bet kopumā man ļoti patika. Un pēkšņi vēl kaut kādas skaņas, kad ielika iekšā un izņem ārā. Nu tā, ka laikam šķiet, ka bez mazvai tev Dolby sasinhronizē kaut ko. Ok, es tagad sapratu, ko nozīmē šīs te krāsiņas uz kātiņiem apakšā. Labi, viss chill. Kas nepatīk? Jā, un re, kur ir zilā. Ar vienu austiņu ausīs kaut kā baigi ņēmās. Labi, tas, ka viņas ir otrādāk ieliktas kastītē, man ne līdz galam patīk, bet kā pārslēdzās dziesmas ar piespiešanos. Šis ir kaut kas, kas ir novērots jau arī iepriekš Huawei ražojumos, bet es pieļauju, ka jā, šis te dizains un formfaktors ierobežo to, cik daudz tu vari darīt uz taustes pieskārieniem, cik tev ir jādara reāli fiziski pašam grabinoties. Tā ka jā, lūk, tādi te visādi jaunumi, pilnas rokas no Samsung šajā te gada otrajā pusē, un īstenībā ir jāsaka, esmu ārkārtīgi satraukts patīkami pirms šo testēšanas. Man ļoti tīk visas, nezinu, kas vēl no visa šī man patīk visvairāk. Visiespēdīgākais viennozīmīgi ir Watch Ultra. Austiņas bija ļoti daudzsološas mūzikas kvalitāte, vispār neko nepiedzenot ekvalizeriem, bija tīri sakarīga. Krāsās man nenormāli patīk flipiņš, nenormāli. Un es atceros, prezentācijā minēja, ka šīm te austiņām būšot iespēja tulkot reāli laikā sanāk. Es nezinu, kā tas reāli vēl strādās testos, to visu vēl redzēs, bet idejas, ka es ceru, ka tas nav tikai tāds, tu atver tulkošanas lietotni telefonā, un tad tev iet caur austiņām vienkārši kā, tāds, skaņas mūlis, bet idejas, ka tām būtu arī jātulko. Žēl, ka nebija gredzens, bet gredzens varbūt pēc tam vēl kaut kad atnāks. Neesmu vēl skatījies īstenībā, vai būs vai nebūs pieejams Latvijā. Cenas visas produktiem būs ar linku uz veikalu zem šī video aprakstā, lai vari doties un paskatīties. Ja es pareizi sapratu par cenām, tad Watch Ultra maksāšot zem 700 eiro, Watch 7 Bluetooth versija sākot no 350 eiro, ja pareizi sapratu. Foldiņš sālīts 2000, varbūt flips 1200 eiro, un par šitik skaistu telefonu principā diezgan salīdzināmās cenās varētu būt labs ķēriens. Parastie Body 179 eiro vai 180, Body Pro 250 eiro, kas īstenībā ir diezgan sakarīga cena par šiem te. Tiesa dizainā jau ir vairāk vai mazāk aizgājis līdzīgi to ceļu, kuru daudzi ražotāji jau savās kārbiņās ir paņēmuši. Tā ka lūk, tādi šie te pirmie oficiālie iespaidi par šīm te ierīcēm. Vēlreiz paldies veikalam, kas sarūpēja visu šo te man vienlaicīgi uz apskatu, lai man šis tik laicīgi iznāktu, un tad jau pakāpeniski jāķerās klāt pie katras no ierīcēm apskatiem, un mēs ar tevi noteikti tiksimies kādā no šiem apskatiem. Atā!